Seržants Vilnis Dzenis starptautiskajās operācijās Afganistānā, Kabulā 4 mēnešus piedalījās pirms 5 gadiem. Viņš strādāja sakaru nodaļā. Brīvajā laikā karavīrs intensīvi darbojās sporta zālē. Nekāda ekskursija vai veikalu apmeklējums pa Vidusāzijas valsti nesot iespējams, jo nepārtraukti Afganistānā darbojas nemiernieki. Arī zeme ik uz soļa ir mīnēta. Lielo spriedzi ikdienā karavīriem mazina pretīm nākošās savstarpējās attiecības. Ir komunikācijas iespējas ar mājām, ar tuviniekiem, telefons pieejams, internets. Es pats personīgi gandrīz katru otro vakaru čatoju ar saviem mājiniekiem. Tāpat tās kolektīvs ļoti draudzīgs. Neatkarīgi no dienesta pakāpes, valodas, ādas krāsas vai citām atšķirībām, visi karavīri štābā ir draudzīgi un izpalīdzīgi, tādējādi mazinot apkārt esošo spriedzi. Pat laban Afganistānā dien nedaudz vairāk kā 150 Latvijas karavīru, viens arī no Jēkabpils. Jaunieši atzīst, ka būt par karavīru ir drosmīgi, taču ne visiem tas esot piemērots. Es domāju, ka tas varētu būt tieši Latvijai noderīgi, lai tajā NATO viņas arī atbalstītu. Ja, piemēram, ja notiktu Latvijai uzbrukums, tad arī mūsu valstī palīdzētu arī pārējās NATO dalībvalstis. Vai jūs gribētu kļūt par karavīru? Nē, jo es neuzskatu, ka tas būtu priekš manis piemērots. Jauniešus arī biedē uzturēšanās misijās karavīriem esošā augstā riska pakāpe. Ir jānodrošina miers visā pasaulē, protams, jāmēģina noturēt miers. Latvijai ir jāpiedalās, kāpēc mēs nevaram piedalīties, jo mēs taču esam NATO, mums ir jāpiedalās, kur mēs varam, jāatbalsta citas valstis. Tomēr, ja kāds nākotnē ir nolēmis kļūt par karavīru, iestāties profesionālajā dienestā, viņam ir jābūt ne tikai gudram, bet arī labi fiziski sagatavotam un bez būtiskām veselības problēmām. Pirmsmisijas sagatavošanā ir fiziskā slodze, pārgājieni, nometnes, un bieži vien jauniešiem tieši arī šīs dienās parādās veselības problēmas tādas kā kājas sāk sāpēt, muguras. It kā jau viņiem nevajadzētu būt tik vārgiem, kā saka, bet diemžēl. Tāpat liela priekšrocība ir zināšanas un iemaņas kādā specialitātē, jo armijā ir vajadzīgi arī sakarnieki, grāmatveži, mediķi, celtnieki. Tomēr visam kopumā ir viens priekšnosacījums. Jebkurā gadījumā pat stājoties zemesardzē, ārzindas zemesardzē, jebkurš cilvēks tiek pārbaudīts. Tiek nosūtīts pieprasījums uz iekšlietu ministriju, un jebkurš administratīvais sods arī parādās. Karavīrs aicina pusauģus un jauniešus būt apdomīgākiem, jo ir gadījumi, kad cilvēkam iepriekš izdarītas pārgalvības dēļ iespējamā militārā karjera ir liekta.